Čau! Čau visiem! Šobrīd tu skaties manu YouTube video. Šo video izveidoju es. Kas tas es, tev ir jautājums? Es esmu Arča. Arča, kā tev izdevās izveidot tik labu YouTube video? Tev būs jautājums. Tev šāda jautājuma nebūs. Ja tu noskatīsies šo video līdz galam. Tātad, kad es gatavojos izveidot šo YouTube video, vispirms man ir vajadzīgs YouTube channel. Un sadarbībā ar šiem partneriem, kas jums redzami pirmajā slaidā, esmu izveidojis detalizētu stratēģisku plānu, kā mums šis viss notiksies. Tātad sākam. YouTube channel soļi. Vispirms mums ir reģistrācija. Lai reģistrētos, jums vispirms ir jāizveido Google konts. Un attiecīgi, pēc Google konta veidošanas jums ir dota iespēja izveidot savu YouTube kanālu. Tagad mums ir jādomā par nosaukumu. Stop. Es šobrīd uztraucos par saviem TikTok bračkām. Es saprotu, šeit informācijas ir ļoti daudz un viss nav nemaz tik viegli, tāpēc es par jums esmu parūpējies. Izvēlējos nosaukumu Arča, jo īstajā dzīvē esmu Artūrs, un dažreiz cilvēki mēdz mani dēvēt Arča. Tagad mums ir jāizveido bilde, foto, mans attēls. Lai izveidotu bildi, vispirms es devos nomainīt image size. Pēc tam es rakstīju savu nosaukumu Arča. Es viņu nocentrēju, un kā dizaina elementu es izlēmu pēdējo burtiņu, es viņu apgriezīšu otrādā. Karogs, banner. Mans minējums ir, ka viņš atrodas pie bildes kaut kur tur augšā. Tiksim skaidrībā. Šeit es devos pie sava partnera ChatGPT. Angļu valodā es viņam vaicāju, lai viņš man izdomā kādus gudrus vārdus priekš manā karoga. Tālāk es dodos savā attēlu veidošanas aplikācijā, image size, teksts un uz tastatūras nospiežiet kombināciju Ctrl+V. Apraksts, description. Atkal dodamies pie mūsu labākā drauga un vaicājam, lai viņš izveido mums aprakstu. Ļoti svarīgi ir aprakstīt tavu aprakstu, kuru tu vēl neesi izveidojis, jo viņš tavu aprakstu ieveidos iekšā tajā aprakstā. Tālāk dodamies pie Translate, CV, gatavs. Un, protams, traileris. Paldies par uzmanību, veči. Ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi, lūdzu rakstiet komentārā. Bet šobrīd man jādodas.